Pārliecības. Vai tu zini, kādas ir tavas pārliecības, vai tu vispār par to esi domājis? Lieta ir tāda, ka vairums pārliecību mums ir iekšā ieprogrammētas zemapziņā. Un mēs to paši vien esam izdarījuši. Neviens svešs onkolis no ārzemēm nav to mums izdarījis. Mēs to esam izdarījuši paši, dažādu aspektu ietekmē, bet lieta ir tāda, ka tā ir mūsu zemapziņā, un viņas darbojas autopilotā, un jebkurā dzīves situācijā viņas nāk uz āru. Un mēs pat nezinām, ka viņas iedarbojas, un tāpēc ir arī tās dīvainās lietas, ka cilvēki dara dīvainas lietas un pat nevar saprast, kāpēc viņš to ir darījis, jo viņam ir iekšējā kaut kāda 1, 2, 3, 4, 50 pārliecības, kas to nosaka. Kā vajag rīkoties, vai kā nevajag rīkoties, vai jebko, ja? Tādēļ ir svarīgi paskatīties, kādas tad tev ir tās pārliecības. Varbūt tieši tajā pārliecībā ir kaut kas, ir iemesls, kāpēc tu kaut ko sasniedz vai nesasniedz. Un, piemēram, krāna ūdeni dzert ir ļoti slikti, jo tas ir kaitīgi. Un, ja es iedzeršu krāna ūdeni, tad es noteikti saslimšu un nomiršu. Ja krāna ūdens ir filtrēts, tad tas ir labāks, jo tad ir veselīgāk. Un, ja ir veselīgāk, tad es dzeru tikai filtrētu ūdeni. Un vispār ūdeni jādzer mazāk, jo tas nodrošina slaidāku ķermeni. Vajag dzert vitamīnus, jo tas ir veselīgi. Un vispār pie ārsta nevajag iet, jo es ar savām meditācijām visu tāpat nokārtoju. Tie ir visi pārliecību parāgi, nedomājiet, ka es tam ticu, tie ir vienkārši piemēri. Un katram mums ir ļoti, ļoti individuāli šīs pārliecības. Mēs nevaram teikt, ka mums ir visiem vienādas. Nekādā gadījumā, jo mēs esam katrs unikāls. Unikāls savā plānojumā, savā izpildījumā. Ja? Tāpēc ir ļoti noderīgi padomāt, kādas tad ir mans pārliecības par jebkuru tēmu, un iet pa ķēdīti uz priekšu, un kas tad un kas tad? Interesanti, ja? Un, labi, pietiks. Nākamreiz par kaut ko līdzīgu.